Esiet sveicināti mūsu 4. epizodē podkāstā Būt cilvēkam. Mūsu šodienas viešņa ir jauna, ambicioza sieviete, kurai nu pat ir noslēdzies ļoti svarīgs dzīves posms. Un šodienas sarunas laikā mēs uzzināsim, kā šis nozīmīgais dzīves posms ir mainījis mūsu viešņu un ko viņa tālāk plāno darīt. Un šodien pie mums Inese Siliņa, kurai nu pat ir noslēdzies svarīgs dzīves posms. Viņa ir ieguvusi titulu vice-mis konkursā Miss Latvija. Inese, pastāsti, kā tu jūties par šo titulu? Fantastiski es jūtos. Neteiktu, ka ļoti daudz kas ir mainījies, jo es priekš sevis tik un tā biju pat labākā, pat izskaistākā. Tāpēc es jūtos labi, viss ir forši. Vai tu gaidīji, ka tev būs šāds tituls? Godīgi. Tikai godīgi. Godīgi. Ja godīgi, tad es no paša sākuma uzsākot konkursa gaitas, man bija nosprausts mērķis, un es zināju, ka es gribu būt rīniekā, tāpēc tas mani neizbrīnīja. Es vairāk, tad, kad stāvēju nominācijā, mēs ar Margaritu palikam divatā, tad es sapratu, ka tūlīt būs 2 vai 1. Un es nebiju apbēdināta, ka tā ir otrā vieta, ka tā ir vice-miss Latvijas, un tā esmu laimīga, priecīga un lepna par sevi. Kas ir mainījies pēc šī tava titula iegūšanas? Mainījies. Es domāju, ka es pati esmu mainījusies. Šī pusgada laikā es piedzīvoju ļoti daudz transformācijas sevī, iekšēji, ārēji, fiziski, mentāli, visās iespējās. Es pati esmu mainījusies. Tas, kā es skatos uz pasauli, kā es redzu cilvēkus, kā es jūtos, ko es domāju, kā es izsakos, viss ir mainījies. Viss ir mainījies. Tad kāda tu biji pirms, un kas ir tieši konkrētas lietas, kas tev tagad mainījās? Pirms es biju nedrošāka, pirms es biju kompleksaināka, tāda nepārāk pārliecināta par sevi. Tad šodien es esmu tiešām pārliecināta par sevi, par savām spējām, par savām iespējām, par sevi pašu. Jā, es esmu vienkārši pārliecināta šobrīd par sevi. Vai tu priecājies, ka šī iespēja atnāca tavā dzīvē, un ka tu teici viņai jā, un vai tev bija kaut kurā brīdī tā sajūta, ka tu gribēji nobīties un pateikt nē šai iespējai? Es esmu pateicīga šai iespējai, jo es jūtos brīvāka, jo es pastāstīju, es atklāju lietas, kas mani grauza gadiem, kas mani no iekšas smacēja, un esmu ļoti laimīga, kad es izmantoju šo iespēju un piedalījos konkursā. Jā, tad attiecīgi sanāk, ka tu vienai iespēja pateici jā, un tas patiesībā atvēra vēl simtiem durvju gan tavā iekšējā pasaulē, ko tu izstrādāji, pieņēmi, uzlaboji un tā tālāk, un plus tev tas noteikti atver un vēl atvērs daudz jaunas durvis arī nākotnē. Jā, tieši tā. Tā arī ir. Vai tu jau sāc, teiksim tā, izjust savu atpazīstamību ikdienā, teiksim tā, pēc visa šī lielā notikuma, vai tu izjūti kaut kādas pārmaiņas arī komunicējot ar apkārtējiem un tam līdzīgi? Es teiktu, ka varbūt ne noslēdzoties konkursam, bet tieši konkursa gaitā. Tad, kad es paziņoju publiski, kad es piedalījos konkursā, pēc mana skaistā video, kas tika filmēts Jēkabpilī Latvijas dzimšanas dienā, tieši tad es sāku sajust tādu lielāku uzmanību pret sevi. Cilvēki, kurus es nepazīstu, vai cilvēki, kas ir sen aizmirsti, sāka man rakstīt, mani uzrunāt, mani pamanīt, komentēt, un jā, tas nebija pēc konkursa vairāk, bet tieši konkursa gaitā. Pēc konkursa arī ir kaut kādas lietas un cilvēki, kas uzraksta, kas dod par sevi ziņu, un man vīram ir sadarbības partneri, kuri saka, Aigar, tev ir sieva vice-miss Latvijā, ja? Tas ir tā rīktīgi forši, manuprāt. Vai tu saskāries ar kaut kādu heitu, kad tu plašāk paziņoji, piemēram, sociālos tīklos, ka tu piedalīsies šajā konkursā, vai bija arī cilvēki, nezinu, no ģimenes vai tuvinieki, kas kaut ko negatīvu tev teica, un kā tu to tiki galā, ja tā bija?
Tā nebija. Tā nebija. Es laikam esmu kaut kāds unikums, kaut kāds retums. Veiksmes stāsts. Tu esi tāds, Jā, jo nē, es neizjūtu heitu, es neizjūtu kaut kādus nievājošus komentārus pret sevi. Bija viens gadījums, bet es teiktu, ka tas tikai bija plus. Kāds cilvēks izdomāja iesmiet nedaudz, pēc tā, kad es pastāstīju savu stāstu, iesmiet par faktiem kaut kādiem, bet tas deva man tikai plusus, jo tur pēc tam bija simtiem komentāru pozitīvi. Atbalstoši tev. Es lasīju, jā. Jā. Un šajā gadījumā tā it kā antireklāma tev nosodāja tikai kā reklāma. Papildus. Tieši tā. Tāpēc es saprotu, ka ir ļoti daudz foršu, skaistu, saprotošu cilvēku, un viņi ir daudz vairāk kā tie, kas vienkārši heito un ir nelaimīgi un sēž mājās un bēdājas. Ko tu novēli šiem cilvēkiem? Būt drosmīgākiem. Nevis tikai komentēt negatīvi, bet būt drosmīgākiem, būt pozitīviem, būt foršiem, būt jaukiem un iet un iespējams pašiem runāt par savām problēmām, kas viņus iekšēji grauž. Un es domāju, ka tā ir tā problēma, kāpēc viņi negatīvi attiec pret citiem, jo viņi paši nav laimīgi. Viņiem pašiem kaut kas sāp, kaut kas nav labi. Lai saņemās un runā. Visticamāk, viņi vienkārši nav ieskatījušies sevī vēl. Jā. Viņi pagaidām tikai uz citiem. Jā. Kā jau mēs zinām, tas ir visgrūtākais darbiņš šajā dzīvē, darbs ar sevi. Absolūti. Jā. Ines, vai skaistums ir svarīgs? Ir svarīgs, jā. Nē, tas atkal ir tāds ļoti plašs jēdziens, interesants jautājums. Kas kuram atkal ir skaistums? Kas kuram ir skaistums? Citam skaistums ir tava gudrība, citam skaistums ir tavas acis, tavs augums un varētu ļoti daudz ko uzskatīt, bet skaistums, man skaistums ir svarīgs, jo es gribu būt skaista. Es savam vīram biju skaista arī 100 kilogramu lielā ķermenī, bēdīga ar sliktu sejas ādu un tā, bet man skaistums ir svarīgs. Es gribu būt skaista. Es gribu būt skaista vienkārši. Priekš sevis. Sev, tieši tā. Jā, un īstenībā tev šis posms, tas konkurss bija tikai kā fināls, kā kulminācija. Tev jau šis viss process vilkās ļoti daudz mēnešus, un es gribu zināt, kā tu tiki galā ar grūtībām, vai bija kaut kādi stereotipi, kur tu saskāries, nezinu, ka skaistums ir tikai konkrēts standarts, laidas sievietes, vai bija kaut kas tāds, ar ko tu saskāries šādu? Šo mēnešu laikā? Ja mēs runājam par tādiem stereotipiem, tad, kad man izskanēja piedāvājums piedalīties konkursā, tad es sāku sevi kritizēt un domāt, skaistuma konkurss, es neesmu pietiekami slaida, es neesmu pietiekami gudra, man nav pietiekami skaisti zobi un tur ļoti daudz tādu punktu. Es pati sāku sevi šausmīt par to, ka es taču tur neiedaros. Tur taču vajag būt garām, skaistām kājām un perfektam augumam un vispārējo. Bet tik līdz es nonācu šajā vidē, es sapratu, ka tas nav par to. Mēs bijām tik ļoti dažādas. Mēs bijām katra pilnīgi dažāda sieviete. Tiešām, gan ārēji, gan vizuāli, gan iekšēji mēs pilnīgi atšķirāmies. Un tas stereotips par to skaistumu, vienam tu esi skaista, otram tu neesi skaista. Un konkursā šajā piedalīties nebija jābūt nosacījumam 90, 60, 90. Tas mūsdienās vairs nav par to. Tie nav tie standarti vai tie kritēriji, pēc kuriem tevi pieņem šajā konkursā. Nē, tas ir par stāstu, par tevi kā cilvēku, par to, kas tu esi, par to, ko tu vari dot un vienkārši izkāpt no saviem komfortiem. Es to izdarīju uz 1000% noteikti. Jā, un tas ir ļoti drosmīgi patiesībā tas, ko tu dari. Vispār iziet uz skatuves publiski par sevi paziņot. Tas ir īstenībā tāds liels slasts, kurā ļoti daudzas sievietes iestrēgs tieši šo iemeslu dēļ, kad ir kaut kādi stereotipi, vai ko padomās kāds cits, ko padomās ģimene. Jā, un tas nedrīkst, manuprāt, traucēt piepildīt mūsu sapņus. Pat ja mēs neesam šobrīd apmierinātas ar sevi pilnībā, tas nedrīkst, manuprāt, ietekmēt mūsu sapņus.
Es laikam gribu piebilst to, ka tas nav nekad bijis mans sapnis. Jā, tā sanāca. Piedalīties konkursā vai tur, tas nekad nav bijis mans sapnis, un es vienmēr, kad runāju ar kādu, es vienmēr visiem saku, es vispār nesapņoju, es neesmu sapņotāja, es esmu realiste. Šis bija piedāvājums, kuru es pieņēmu kā izaicinājumu. Es biju tik ļoti pārliecināta par sevi. Protams, mani vīrs pārliecināja, un viņš teica, ka jā, tu esi labākā, tev viss izdosies, un es tevi atbalstīšu, bet šis man bija kā reāls izaicinājums. Es gribu redzēt, cik daudz es varu, ko es varu. Mazliet sākumā baidījos, un tiešām tā mazliet, ka man pateica, būs jādara tas. Es mazliet sabijos, bet tiklīdz man tika dots uzdevums, man radās idejas, man radās domas, es rakstīju, es zvanīju, es meklēju, un viss vienkārši gāja kā no rokas. Tie nav sapņi, tie ir mērķi, uz kuriem es mērķtiecīgi vienkārši dodos un daru. Jā, kā tev liekas, vai mūsu pagātne, konkrēti, piemēram, tava pagātne, tevi formē kā personību šobrīd, piemēram, ka tev tas traucē kaut ko sasniegt, piemēram, tu dzīvo, piemēram, upura lomā, kad, man tur bija, piemēram, grūta pagātne, un tādēļ šodien esmu tāda, es kaut ko nevaru, viss ir grūti. Kā tu šito skaties? Kā pagātne ietekmē tevi šodien? Es teiktu, ka līdz kaut kādam noteiktam dzīves posmam tas traucēja. Tas ietekmēja, jo nezinu, kāpēc, bet tā apstākļi sakrita, un līdz kādiem 20 gadiem es tiešām dzīvoju nelaimīgas meitenes dzīvi. Manā ceļā gadījās nepareizie cilvēki un nepareizās kompānijas, un man likās tāda likteņa sakritība, kad, ja es augu tad, principā es vienkārši neesmu nekam labākam darīt. Kā teikt, tas ir tavs liktenis. Jā, tā vienkārši ir jābūt. Kad nekam labākam es neesmu paredzēta. Kaut kā tā man tas likās, kad, ja man ir vardarbīgas attiecības, vienkārši tā ir un viss. Tāda ir mana dzīve, samierinies un dzīvo tālāk. Bet 20 gadu vecumā, tad, kad es nesatiku, bet tā, ka mēs ar manu labāko draugu izlēmām veidot attiecības, tieši tajā dienā viss mainījās, un es sapratu, ka nē. Tas, kur es augu, kā es augu, mans liktenis vispār ne pie kā nav noteicējis vispār nekam. Es varu būt laimīga, man vajadzēja tikai blakus cilvēku īsto. Jo tu pat īstenībā pārakstīji savu likteni, jo tu varēji iestrēgt tajā sāpēs, bērnības kaut kādās traumās, upura lomā. Tu varēji tur palikt un šobrīd būt tur, un tava dzīve būtu pilnīgi savādāka. Un šeit tu pierādīji gan ar šo konkursu, ar savu personību, kāda tas ir šobrīd, kādu tu dzīvo pēdējos 10 gadus. Tu parādīji to, ka mēs pašas esam sava likteņa radītājs. Nevis kaut kas ir zvaigznēs konkrēti iecirst, ka tā būs, ka es būšu nelaimīga visu mūžu, man nebūs laimīgas attiecības vai nebūšu bagāta, bet ka tu pati veido savu dzīvi. Piemēram, ar pieņemtu lēmumu par to pašu Miss Latviju, tu varēji arī nepiekrist, piemēram. Nobīties. Jā, un tas atkal formētu tavu tagadni bišķi savādāk. Jā. Tas nenozīmē, varbūt, ka tu būtu nelaimīgāk, jo tu jau uzbūvēji ļoti foršu savu realitāti, bet tas atkal forši, ka tu to pateici, jo tas parāda to, ka mēs pašas veidojam savu dzīvi. Tikai pašas mēs radām savu realitāti. Jā. Kā jau mēs ar tevi iepriekš arī esam runājušas, kad šis tev vienkārši atvēra pašai priekš sevis jaunu lapas pusi priekš tevis pašas. Cik daudz tu vari? Jā, cik tu esi interesanta, cik tu esi dažāda, cik tu esi atraktīva, cik tu esi sabiedriska, cik tu esi ar daudz talantiem. Kā izrādās, jā. Jā, paldies, ka mums ir iespēja to redzēt. Jā. Jā, kā tu attiecies skaistums vs veselība? Ko tev abas šīs sfēras nozīmē? Tas ir ar vienādības zīmi, tas ir pilnīgi saistīts un tā kā divi vienā. Jo, manuprāt, tu nevari būt skaista un tā kā vesela. Respektīvi, tev ir jābūt gan skaistai, gan veselai. Ārēji, iekšēji, mentāli, visādi. Jo tikai tad tu būsi tiešām patiesi laimīga un piepildīta. Un es to zinu uz savu piemēru. Gadu atpakaļ es nebiju vesela, es nebiju laimīga, es nebiju skaista. Savā izpratnē vīrs man teica, ka es tik un tā biju skaista, bet priekš sevis
Jo man bija lieki kilogrami, man bija veselības problēmas, man bija depresīvs stāvoklis un tā tālāk, un tā joprojām nē, bet šodien tas tā vairs nav, jo es neteiktu, ka vesela, tas laikam kaut kā nepareizi būtu, ir atrasts risinājums tai problēmai, kura mani bija ievedusi tajā stāvoklī. Respektīvi, šodien es esmu skaista, vesela un laimīga sieviete. Veselība, skaistums ir kopā. Tas ir divi vienā, bez tā nekur. Jā, un vai tu piekrīti, ka vājš ķermenis, ka mēs par to nerūpējamies konteksta tā kā ziņā, veselības ziņā, ka tas ietekmē pārējo, gan skaistumu, gan tavu vēlmi iet, radīt, sasniegt, teikt jā iespējām, vai tas ietekmē? Dzīves kvalitāti. Jā, noteikti. Tev nav enerģijas, tev nav jaudas, tu esi tukšs, tu nevari, tu vienkārši nevari. Tev ir jābūt tai jaudai, tai veselībai. Tā veselība ir tava jauda. Bet, ja tu būsi slims, tad tas ir tāpat kā, ka tev ir temperatūra, tu guli, tev nav spēka, tu nevari, jo tev sāp un vienkārši tu nevari. Un tad, kad tu esi vesels, tev ir jauda, tev ir spēks, griba, un tu ej un dari. Un tas izdodās. Un tas patiesībā arī pārvēršas skaistumā. Nu, Jo tad tu esi mirdzošs, un veselība arī tiešā veidā ietekmē arī tavu vizuālo izskatu. Un tas, cik tu arī pašpārliecināta par sevi jūties. Jo tas, ko tu arī ļoti daudz pieminēji, tā kā priekš manis, kad vīram tu tāpat bija skaista, vienalga kādā fiziskā ķermeņa svarā tu atrodies. Un tas pats svarīgākais arī ir īstenībā sevi pašai priekš sevis būt ar tādu izskatu, ķermeni un veselību, kāda mums ir pašiem svarīga, lai mēs justos labi. Un savos gandrīz 30 man beidzot ir vēl pa kur piestrādāt, bet labs ķermenis, laba domāšana, sakārtota veselība. Jā, tikai šajā dzīves posmā. Līdz tam man tur ir gājis visādi kā pa kalniem, kā pa lejām, bet šodien viss ir labi. Nu jā, nevelti saka, ka ir tā 30 gadnieku krīze, un tā krīze nav domās tā kā slikti vienmēr, bet... Labi, man ne? Jā, Jā. Man arī noteikti. Man arī. Jo beidzot ir labi ar sevi, Jā. to vispār nevienam nekas nav jāpierāda. Tas ir tik svarīgi, un tas ir tik labi, ka tu vari arī neuzkrāsoties, tu vari būt vienkāršākā apģērbā, tu tik un tā jūties skaisti, tu jūties labi, pārliecināts par sevi, un es ikdienā nekrāsojos, un es jūtos labi, es jūtos skaisti, man viss ir kārtībā. Kā tu tiec galā ar grūtībām? Tad arī praktiski ieteikumi, piemēram, meditē, augstās peldas, ej vannā. Tā kā, ko tu dari, kad tev ir grūti? Jums visiem ir grūtāki periodi dzīves. Kā tu ar to tiec galā? Vienalga vai ar heitu, un vienalga kādas grūtības. Jāpadomā, ko man nozīmē grūtības, jo vispār es esmu ļoti emocionāli stiprs cilvēks, un priekš manis grūtības ir jābūt kaut kam tādam ļoti. Kas tev var izsist? Jā, mani var izsist no sliedēm, no manas tās ikdienas, tāpēc man tā mazliet ir jāpadomā. Manā gadījumā dziedāt, tas atbrīvo mani, tas mani uzlādē. Jā, es iekāpu mašīnā, es dziedu, vai es mājās dziedu, tagad esmu sākus skrituļot, uzlieku austiņas un seju skrituļot. Laikam tā es vienkārši gūstu to relaksu gan prātam, gan sev, gan ķermenim, jo tiešām man, paldies visumam, man nav tādu grūtību, lai es kaut kur meklētu kaut kādu palīdzību un tā, un tiešām viss ir labi. Ļoti labi. Skaisti, ja tā var teikt, jā. Jā. Mm-hmm. Tiešām nepārspīlējos. Es dzīvoju laimīgi cilvēku dzīvi, man tiešām viss ir forši. Kāda ir tev tālākie, varbūt profesionālie mērķi saistībā, varbūt gan ar Miss Latvija, vai vispār kā tu plāno šo savu enerģiju tālāk attīstīt profesionāli? Plānoju. Attiecīgi, tev ir plāni, kurus tu vēlies īstenot, jā, bet pagaidām tu neko neteiksi. Pagaidām tā ir maza liela intriga, jo šobrīd es par to nevaru un negribu skaļi runāt. Ir jānogaida laiks, lai jūs dzirdētu par mani skaļi, un jūs noteikti dzirdēsiet par mani skaļi, un tas ir viennozīmīgi, un es nekur nepazudīšu, un es esmu atradusi savu ceļu, es zinu, ko es darīšu, un tas būs skaisti. Jā. Tas būs forši, un starp citu vakardien es Instagramā saņēmu ziņu no
bāc aizmirsu nosaukumu, bet Miss Europe Universe neatceros, bet ar piedāvājumu piedalīties, bet es laikam kā dalībnieks vairs. Es esmu šo posmu izdzīvojusi, es negribu turpināt, bet tas ir ļoti, ļoti patīkami. Pagodinoši. Saņem tādas ziņas, un kad tevi pamana, tas ir riktīgi forši. Manuprāt, jā. Nu, laikam tāds arī bija tas mērķis, lai es kļūtu pamanāmāka, sadzirdētāka. Vienkārši es gribu arī skanēt. Es gribu, lai par mani zina. Lai par mani zina. Nevis tikai Jēkabpilī jau zina, kas ir Inese Siliņa, bet tā kā tālāk. Un es negribu būt vienkārši Aigara Siliņa sieva, uzņēmēja, kuru savās aprindās arī zina, bet es gribu būt personība. Es gribu, lai manu vārdu zina tā, ko es darīšu. Nu, skaidrs. Attiecīgi, Siliņi. Siliņi, jā. Tie Siliņi. Jā. Un vai šie profesionālai mērķi tos ietekmēja tas, ka tu piedalies Miss Latvija? Jā. Nu, redzi? Jā. Tas ir neiedomā atkal kā viens lēmums. Tavs viens jā, cik viņš var aizvest tevi tālu. Tas ir izmainījis gan mani, gan manu vispār dzīvi tagad un turpmāk arī. Nu, vienkārši fantastiski. Sakam vienmēr jā visam. Vienkārši sakam iespējām jā. Tad robežās. Nu jā, jājūt ir ar sirdi. Jā. Bet ja sirsniņa un intuīcija saka jā, es vienmēr esmu par to, kad sakam jā. Un ko mēs varam zaudēt? Vai nu naudu? Vai laiku? Vai pieredzi iegūt? Jā. Esmu par risku. Es arī. Maucam. Darām. Es vienkārši tagad es zinu, cik mani ir tā jauda, cik mani ir tā drosme. Es domāju, draudziņ, tu vēl nezini. Tu tādus kalnus vēl gāzīs. Es domāju, ka tu vēl sevi Es esmu pagaidām kādā vidējā līmenī. Jā. Es vēl neesmu tur augšā, bet jau es apzinos kaut kādas vēl savas iespējas, cik daudz es tiešām varu, vēl nezinu, cik daudz vēl, bet uz doto brīdi. Un mani tas pašu pārsteidz, bet tā ļoti patīkami. Ļoti patīkami. Es tiešām apzinos, cik daudz varbūt es biju zaudējusi, neatklājot savu šo pusi agrāk. Bet kā saka, viss nāk tad, kad tam ir jāatnāk, un šī laikam bija tā īstā vieta un īstais laiks. Kā tev liekas, vai šī sociālo mēdīju puse ir svarīga tavā attīstībā, vispār redzamībā, kaut kādu mērķu sasniegšanā, vai arī bez tā var iztikt un ātrāk sasniegt mērķus? Manuprāt, kad vajag. Man tā grūti spriest, jo es to esmu uzsākusi tikai tagad. Un es vienkārši saprotu to, ka man tas patīk. Man vienkārši patīk padalīties ar kaut kādu savu dzīves posmu, nezinu, ar dienu, ar kaut ko to, ko es daru, vai kas ar mani notiek. Un es saprotu, ka es redzu, kā aug followeru skaits. Man viņš vēl nav liels, bet es redzu, kā viņš aug. Es redzu, kādi cilvēki man sāk piesakot, un tie nav vienkārši, vienkārši kaut kāda meitene, kas vienkārši ir paskatīties. Bet es redzu, ka tas jau ir kaut kāds tāds interesantāks cilvēks, kas varbūt jau kaut kur ir redzēts, zināms. Un viņš varbūt arī tevi kaut kur redzējis un kaut kur zina. Jā, un tas ir tā rīktīgi forši, un es saprotu, ka manā gadījumā man to vajag, un tā kā es nedrīkstu baigi stāstīt, bet tas, ko es darīšu, man tas ļoti noderēs. Man to vajag. Man vajag sevi attīstīt, man vajag sevi rādīt, man vajag par sevi stāstīt, lai cilvēki zina, kas es esmu, nepazaudējot sevi. Paliekot tai pašai vienkāršai Inesei. Bez titula vicemiss Latvija. Jā, tas man ir, bet tas tā kā nemaina mani kā cilvēks. Esmu pilnīgi parasta sieviete. Riktīga mammīte, kā manas vīrs saka, forša sieva, un es arī tā domāju, jums ir tādas foršas attiecības, mēs neesam pazaudējuši to savu draudzību, mēs esam čomi, mēs esam draugi, un es gribu to arī saglabāt. Lai arī kādā statusā būtu, lai arī kas es būtu, es gribu palikt tā pati vienkāršā parastā Inese. Jā, forši. Svarīgākais, laikam, nepazaudēt mūsdienās sevi, savu autentiskumu, to, kāda tu patiesi esi. Un es patiesībā uzskatu, arī mana pieredze parādījusi, kad redzamība un sociālo tīklu izmantošana, vienalga, vai tev ir uzņēmums, vai vienalga kāda profesija, tas ir milzīgs instruments, caur kuru mēs varam augt gan kā personības, sevi rādot, attīstot, un mēs arī palīdzēt vienlaicīgi augt savam biznesam, piemēram, vai arī cilvēkiem, jo tas, ko tu, piemēram, pasaki draudzenei, sēžot uz dīvānu, kafiju dzerot, tu pasaki tikai vienam cilvēkam. Jā.
Tagad tu padalies sociālos tīklos ar kaut ko, vai nu foršu, nezinu, manikīri atradī, vai forša kaut kāda grāmata, tu vari palīdzēt daudz vairāk cilvēkiem. Tādēļ šo instrumentu, man liekas, ir mūsdienās muļķīgi neizmantot. Galvenais ir nepazaudēt sevi, tas, ko tu arī teici, un arī mēs arī nekadrā runājām par to, ka tu esi patiesa, nesamākslota, storijos ieraksti ar pirmo reizi un nedomā, cik tas būs perfekti, un tā ir milzīga kruta īpašība tevī, jo ļoti daudzus, starp citu, tas arī attur, tas vienmēr tā mūžīgā, perfektās dienas īpašā mirkļa meklēšana, man ir jāuzkrausojas, lai es kaut ko ierunātu, un tas tevī ir nenormāli skaisti, ka tu esi ar savu patiesumu, godīgumu un autentiskumu. Mierā. Jā, un tu to visu arī rādi, translē, un sievietes no tā var iedvesmoties. Jā, es gribu būt es. Es visā konkursa gaitā arī teicu to, ka es nedarīšu lietas, kas nav par mani, jo es gribu palikt es negribu rādīt to, kas neesmu. Un līdz galam es arī pieturējos pie šī sava, un varbūt arī tā bija kaut kāda mana tā veiksmes atslēga, kas vienkārši nepazudu kaut kādā atpazīstamībā, nezinu, kaut kādā zvaigžņu slīdībā. Haipā. Kaut kas tāds, jā, bet es nepazudu. Es paliku tāpat vienkāršā parastā meitene. Jā, jo, zini, lai būtu tu pati, tam arī vajag būt drosmi. Ļoti daudz cilvēku uzliek maskas, un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka mēs esam neapmierināti ar sevi. Es gadiem staigāju ar maskām. Jā, un redzi, un tas ir tāds liels darbs, ko tu esi ieguldījusi, un tas ir noteikti katram, es to iesaku, vai ne, ieguldīt katram darbu sevi un būt sev pašam, nevis izlikties par kaut ko, jo tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti būt ne sev. Un tur sākas arī pēc tam veselības problēmas, visādas sekas, kas ir tad, kad mēs nedzīvojam savā dabiskajā es. Jā. Kas ir sieviete, kas sevi mīl? Tavuprāt. Kā viņa izturās pret sevi? Vai viņa prot nosprost robežas? Vai viņa... Es noteikti atbildot sākotnēji par sevi. Es šobrīd esmu sieviete, kas sevi mīl. Jo es vienmēr esmu likusi visus citus pirmajā vietā. Un tikai tā domājusi par sevi. Noteikti, ka sieviete, kas sevi mīl, liek lai cik skarbi varbūt neizklausītos arī tad, kad tev ir bērnam vīrs. Vispirms nolikt sevi pirmajā vietā, un tad domāt par pārējiem. Tā noteikti ir tā mīlestība pret sevi. Jo tas arī, to iemācīties un to saprast un pielietot ir arī grūti. Jo, tu visu laiku domā par citiem, kā būs citiem, kā palīdzēt citiem. Un tikai kaut kā pēc tām atceries, ka tu pati sev arī esi. Tu drīkst arī sev pajautāt jautājumu, kā tu šodien pati jūties, vai ne? Jā, un šodien es sevi mīlu. Jā, šodien es esmu sieviete, kas sevi mīl, un es tiešām domāju beidzot par sevi, par to, kā es jūtīšos, kā man būs. Vai tas ir tavā vērtību skalā, vai šis ir par tevi? Jā, tā ir liela dāvana. Man arī deva konkursa gaita. Kā mēs ar tevi runājām, tieši noslēdzoties ceremonijai, sauksim to tā, kad Inesē šis viss bija tāds vēlreiz tāds apstiprinājums savai vērtībai un vispār tavai vērtību skalai kā tādai. Jā, jo kaut kādā brīdī es biju sevi pazaudējusi. To ir ļoti vienkārši izdarīt, sevišķi šajā, kā teikt, sociālajā vidē, kā jau mēs zinām, mēs visas ejam Instagramā, mēs visas redzam kaut ko. Un mēs visi gribam būt kaut kas, vai ne? Bet tieši tā, ir skaisti būt sev. Jo tā, kad tu satiki vīru 20, tu viņu nesatiki, jūs bijāt labākie draugi. Jā, un tad jūs izveidojat attiecības, mīlestības. Un tad jau arī, vai ne, šitā te nekas nemainījās tevī. Tā kā sāka mainīties, bet tas jau gadu gaitā, tas tāpat bija darbs tev ar sevi, ka tu izstrādā kaut kādus blokus, bailes, vai ne, ka tu audz kā personība. Tagad es tevi mazliet pakoriģēšu. Droši. Jo tad, kad es satiku savu vīru, tas mums bija kādi 18, mēs draudzējāmies. Viņš kā draugs manī ielika īstenībā ļoti daudz labas īpašības, kuras es biju sevi arī pazaudējusi, jo, es kā jau teicu, es biju tur ar, manā ceļā gadījās nepareizi cilvēki, nepareizas iespējas un viss kaut kas pārējais. 20 gados mēs sākām attiecības,
un neticēsi, bet ar pirmo dienu, kad es sāku dzīvot ar viņu, es jau iekšēji ļoti stipri mainījos, jo tu beidzot nonāc tādā realitātē, kur tevi mīl, kur tevi ciena, kur pret tevi labi izturās, kur par tevi rūpējas, kur tev izsaka komplimentus, kur tu esi kādam pirmajā vietā. Es vienkārši nezināju, kā tas ir. Man tas likās, wow, ar mani tā arī var būt. Es esmu šo pelnījusi. Tiešām, nu tā kā, tas ir pa īstam. Pirms tam man bija vardarbīgas attiecības, pirms tam man bija, daudz kas dzīvē tieši negatīvs. Un tā es nonāku tādā tā kā pasakā, un man visu laiku likās pamosties. Tiešām, nu tā kā tiešām. Un es nevarēju ilgi aptvert to. Neticēsiet, man liekas, tāda mīlestība, kad es jau vairs nezināju, kā bez viņa elpot, notika pirmo 10 dienu laikā. Es tiešām jau vairs nevarēju vairs domāt ne par ko citu, kā tikai par to, cik laimīga es esmu, ka wow, šī ir pilnīgi cita dzīve, tā ir cita realitāte. Viens cilvēks un viņa vienkāršā uzvedība, kas ir dabīga, jo viņš tevi mīl, izrādījās, ka Aigars bija mani iemīlējies jau sen. Jā, tas mani mainīja vienkārši kardināli. Es teiktu, ka mana laimes atslēga ir mans vīrs un mīlestība, ko mēs piedzīvojam šo gadu laikā. Tā bija mana laimes atslēga, kad es sāku nomest kaut kādas savas maskas, kad es sāku būt es. Es beidzot varēju arī būt tāda jauka, mīļa, pielaidīga, tāda, jo pirms tam es biju tāda izdzīvotāja, man vienmēr bija par kaut ko jācīnās, jāpierāda kādam kaut kas, un es biju tāds kaķīts ar tādiem asiem nadziņiem, vienmēr tāda gatavībā, ka, ja kāds nāks pret mani, es esmu gatava aizstāvēties. Tad es vienkārši biju maza pūkaina un izbaudīju mīlestību un rūpes par sevi. Skaisti, jo te atkal ir pierādījums tam, cik ļoti vide, kas ir piemēram cilvēki, māja, kurā tu dzīvo, un tā kā viss vide, jebkāda veida vide, cik ļoti tas mūs ietekmē, vai mēs aizveramies, vai esam kaķenes ar izlaistiem nagiem un tā kā mežonis gatavībā vienmēr aizstāvēt, vai arī kā tu atplauki savā sievišķībā, mīlestībā, un kā tas tevi ietekmē. Un tā kā arī tu teici, ka patiesībā viens cilvēks, tāpat kā viens var kardināli izmainīt dzīvi. Kardināli. Šīs ir tādas divas lielākās manas dzīves pieredzes, kas man ir ļoti stipri mainījušas. Ļoti stipri man mainījušas mīlestība. Un tagad dalība konkursā, jo es atkal atvēru jaunas lietas un iespējas priekš sevi. Jā, tad satiekoties ar Aigaru un uzburot mīlestību, tu atkal sajūties kā partnere, ļoti vērtīga, kas tev bija svarīga, vai ne? Sevi tā saprast. Jo līdz tam es tādu nebiju jutusies. Tieši tā, pieņemts partneris, tieši tā. Un tad atkal šis tev bija tieši uzplaukt kā sievietē, jo tagad tu arī esi citā, kā teikt, lomā, tu esi mamma, kas atkal ir pilnīgi cits līmenis, kā mēs zinām, sieviete, tas atver pilnīgi citus vārtus vaļā, sauksim to tā. Un tāpēc tas bija droši vien ārkārtīgi vērtīgi. Un visiem cilvēkiem viena no tām augstākajām lietām ir just mīlestību un dāvāt mīlestību. Jo, man liekas, mīlestība arī ir tā, kas padara pasauli labāku. Gan draudzības mīlestība, gan pret mammu mīlestība, pret mīļoto. Tas ir ļoti skaisti. Mēs esam devēji, mēs esam dvīnīši, mēs daudz dodam. Jā, bet vēl svarīgāk ir nevis tikai mīlēt, bet būt mīlētam. Jā, jo ja tikai tu mīlēsi, tad... vienā virzienā. Atkal sabrauks jauzās, atkal nebūs labi. Tu nebūs laimīgs, jo tu jau nesaņem. Bet man tiešām paveicies ar to, kad es zinu, kā ir, ka tevi mīli, kā tu mīli, un jūs vienkārši taisat to mīlestību radat, un mums tagad vēl ir bērniņš, un man liekas, tas ir rīktīgi forši. Tāpēc es saku, es tiešām esmu laimīgs cilvēks. Tiešām viss ir forši. Un to arī to translēt, to arī var just. Un es neizliekos internetā kā citi saka, jūs tur rāda tikai skaistu bildīt un tā, bet man tiešām viss ir skaisti, man tiešām viss ir labi. Mums tādu globālu strīdu nav, jo man šķiet, par ko mums strīdēties?
tur par kaut kādām sadzīves lietām. Izmantātām zeķēm. Tad, ja kādam ir niķītis kaut kāds. Tad daļas aiziet uz gārāžu vai brauc ar kvadricikliem braukāt. Uz savu baznīcu viņš aiziet. Viss ok. To var visu sakārtot. Nekā tāda neatrisināma nav. Ja jums ir mīlestība, tā cieņa vienam pret otru, tad jūs pēc tam apsēžaties, izrunājat, izpūšat un dzīvojam tālāk. Viss. Nu, ļoti skaisti. Un tās ir pieaugušas cilvēku īstenībā attiecības. Normālas, veselīgas attiecības. Jā, nu skaisti. Vai tu ar šīm lietām dalies sociālos tīklos, kā piemēram, es nezinu, kā viens cilvēks var visu izmainīt, lai, nezinu, tā kā, lai cilvēkus iedvesmotu, iedrošinātu Jā, par to? viņa daudz stāsta par Aigaru, ka viņš ir viņas labākais. Jā, bet vai tu to pagriez tā, kad, nu, tā kā sievietēm, kā tādu iedvesmu, kad nekad nevajag, nezinu, nu nevis gaidīt, ka tevi kāds izglābs, jo, piemēram, man personīgi ir bijis tā kā gadiem periods, kad es vienmēr gaidīju, kad man atjās. Tā kā, tev riktīgi atjāja, tev tiešām atjāja, bet es tiešām arī gaidīju, un tad es vienkārši savu dzīvi atliku. Nevis pati ar sevi strādāju, jo taču tu pati ietekmi, tā kā tu veido sevi, jo tu arī varēji attiecībās būt aizslēgtam, neļauties, bailēs, blokos dzīvot un viņam teikt, nē, tu mani nemaz nemīli, jo es tādi iegāju attiecībās ar savu vīru, es biju salausta, nu, ļoti nepareiza, kā sieviete, es sevi nemīlēju, un tad es arī, tā kā, iepazinos ar vīru, bet es ļoti pati tās attiecības sākumā tā kā dzīvoju destruktīvas, un tad tādēļ man bija arī tas jautājums, vai tiešām vienā dienā šitā, tā kā, ka tev tie bloki vienkārši izstrādājās, tie iekšējā visi, ko tu esi piedzīvojusi. Lielākā daļa, jā. Nu, protams, kaut kādas lietas tur notika ar maniem ilgāka perioda laikā, bet, nu jā, es tiešām nepārspīlēju. Tad, kad vienu dienu tu izjūti to, ko tu neesi izjūtis savu 20 gadu laikā, jā, tad tev tiešām šķiet, ka tajā vienā dienā ir mainījies viss. Un es tā jūtos, es to šobrīd tā atceros, kad tajā dienā es biju ļoti laimīga. Nu, tiešām vislaimīgākā. Paldies man, kad es tajā brīdī atvēros un piekritu šīm attiecībām, jo es šausmīgi baidījos no tā. Jo man likās, ka mēs ar šo soli sabojāsim savu draudzību, jo mēs tiešām bijām tik tuvi draugi. Nu, viņš tāds čoms man bija, viņš brauca un stāstīja par savām meitenēm, nu tā kā ķibelēm kaut kādām, un es viņam, un viņš tur man par mašīnu savu stāstīja, kas viņam ir ļoti svarīga, un es tiešām kā draugs to uzklausīju, un man tas bija interesanti, es neizlikos. Un tajā brīdī, kad mūsu trešais, jā, draugs, kurš arī mums ir no agras bērnības, teiksim tā, man pateica, ka Aigars īstenībā jau sen mani mīl. Nu, man tā kā bija tādi signāliņi kaut kādi, bet es to neuztvēru tā, es viņiem vienmēr teicu, mierīgs, nu, beidz, nedari šitā, nu, nesaki tā. Bet, jā, tad, kad tu ļaujies, tad, manuprāt, manā gadījumā tas viss notika tā vienas dienas laikā. Es vienkārši apbrīkojos un ļāvos. Un galvenais, ka viņš bija tepat. Visu laiku tev tepat. Jā. Un tā bieži ir mīlestības jautājumos, ka patiesībā tas... Man likās, ka tā, nu, patiesībā man tiešām likās, ka tā filmās tikai notiek, ka tie ir tādi izdomāti stāsti, bet es piedzīvoju šo stāstu līdz šodienai. Tu atceries, kurā gadā jūs sagājāt kopā? Kas tas bija par gadu? Tu pareiķināji. 2017. Jūs sagājāt kopā. Jā. Skaisti. Pirms 9 gadiem tas ir. Jā. Oh my God. Un tu esi... Datumā? Nē, datumā vienalga. Šitas bija Ineses dzimšanas datums, vai ne? Ok, Dievs, cik skaisti. 9? Nē, okay. Jo šis gads, 2026. ir globāli mums visiem vieninieka gads. Kāpēc es tev pajautāju un šokējos par to 17. gadu? Tāpēc, ka cikli atkārtojas, ir 9 cikli. Ir visu laiku 9 cikli un tā tālāk. Un tev pirms 9 gadiem, 2017. gadā, bija identiski tas pats cikls, kas tagad vieninieks. Ja, tavs dzimšanas datumiņš plus mēnesis, plus gada cipars 1. Vai ne? Ir 10. Šitas plus šitais. Jā, ir 10. Jā. Vieninieks. Tev šīs gads, Ines, ir
Tas ir pārmaiņu gads, tāpēc, ka tajā gadā tu iegāji jaunās attiecībās, tev sākās jauns posms, un viennieks vienmēr, ka tev ir visums dieviņš atvēltē nenormāli daudz enerģijas. Un es pilnīgi arī tavās acīs jūtu, tu arī stāstīji par mums backstage'ā, visu kaut ko, un es no tā arī sapratu, cik daudz tev ir plānu, un vienkārši tev viss izdosies, tāpēc, ka tu dari, tāpēc, ka tev ir daudz enerģijas, bet ja tu sēdētu mājās un ar ko to nedarītu, tev tā enerģija aprītu, un tev sāktos sevis kaut kāda apšaubīšana, blablabla, tā kā enerģija mīnusā. Un tas ir krūti, kad redzi, pirms 9 gadiem tu sāki jaunas attiecības, tas nozīmē, ka šogad tev atkal kaut kas jauns sāksies, piemēram, jauns bērniņš, jauns projekts, jauna profesija, jauns darbs. Krūti, jūti to? Bet tu pati jūti, ka tev šis 26. tieši gads būs tāds pilnīgi tā kā, kad uzsāc jaunu dzīves ciklu. Es arī jūtu, kā es pati esmu pilnīgi cits cilvēks. Manī nav šaubu vispār par sevi, par to, ko es daru. Es zinu, ka es esmu pareizajā vietā un pareizajā laikā. Tiešām, tā ir. Jā, un 25. gads tev bija cikla noslēgums 9, kad no tavas dzīves dabiski aiziet tas, kas tev velk uz leju, piemēram, nepašpārliecinātība, piemēram, bailes, piemēram, man kauns, ko padomu, piemēram, šādi bloki iekšējie uzstādījumi. Un tas viss ir tāpēc, lai tevi sagatavotu jaunam ciklam, kas ir šis gads viennieka gads, tādēļ tu arī vari pāranalizēt, kas tev noslēdzās pagājušā gadā, piemēram, kaut kādi, draudzenes aizgāja no tavas dzīves, kuras tev, piemēram, nebija vajadzīgas un tā tālāk. Šitas ir rītīgi forši, ka tu padalies, un tagad saliekot tā no numeroloģijas skatu punkta, viss man ir skaidrs par tevi tagad. Ļoti forši, ļoti forši. Tad mēs noteikti vēlam tev, lai kurp tu ietu, lai tevi pavada gaisma, mīlestība, superīgi cilvēki, lai tu nekad nepazaudē sevi un lai tu vienmēr zini savu vērtību, lai jebko tu darītu. Paldies. Jā, un paldies, ka tu atbrauc pie mums uz podcastu. Es domāju, ka mūsu klausītājiem un skatītājiem tu iedevi milzīgu vērtību caur savu gaišo enerģiju un caur to, ka tu vienkārši esi pati un to, ka tu riskē un saki, jā, iespēja, man tas visvairāk liekas tevi viskrutākais. Garšīgākais. Jā, kā caur vienu satitu cilvēku mēs spējam izmainīt savas un apkārtējo cilvēku dzīves, un tas ir ļoti skaisti. Tā, ka paldies tev, Inese, ka tu esi tieši tāda un ka tu uzdrīksties būt tu pati. Un turpini iedvesmot sievietes, un lai visi tevi Napoleona plāni piepildās. Un lai viss ir forši. Viss būs. Ko tu novēli mūsu skatītājām? Būt sev, nebaidīties, runāt, riskēt un darīt to, ko gribēs darīt. Neklausīties apkārtējos, nebaidīties no nosodījuma un neiesprūst pagātnē. Tas ir tas, ko viss uzskaitītais ir tas, ko es izdarīju ar sevi, un es šodien esmu laimīga sieviete. Skaisti. Paldies! Paldies arī, ka tu noklausies šo podkāstu 4. sēriju. Būsim pateicīgas, ka tu dalīsies tālāk ar šo epizodi, laikosi un subscribosi. Jā, paldies! Un tad jau tiekamies nākamreiz. Atā!